Lai retās slimības skaitītos, mums tās jāsaskaita. Reto slimību ir daudz un tās ir dažādas, tāpēc ir nepieciešama specializēta aprūpe un ārstēšana. Plašāk izmantotās veselības informācijas sistēmu terminoloģijas neietver visas retās slimības, un tāpēc ir grūtības tās grupēt. Standarta terminoloģijas izmantošana retu slimību gadījumā rezultējas ar neefektīvu veselības aprūpes plānošanu un neapmierinātām pacientu vajadzībām. Uzlabojot zināšanas par retām slimībām, valsts pārvaldības sistēmā rodas iespēja vienoties ar farmācijas kompānijām par izdevīgākām cenām medikamentiem, kuri ir ļoti dārgi un paredzēti reto slimību ārstēšanai. Papildus, kā tas tika novērots globālās pandēmijas laikā, valdībai nepieciešami precīzi dati par to, kuri pacienti ir paaugstinātas riska grupās, lai spētu noteikt prioritāti vakcinēšanai. Kā tas būtu iespējams, ja nebūtu pieejama precīza terminoloģija, kas izmantojama medicīniskajā dokumentācijā retās slimības identificēšanai? Orfa kodi ir vienīgā terminoloģija, kas identificē vairāk nekā 6000 retu slimību un katrai piešķir unikālu un izsekojamu kodu. Orfanet, kas tika radīts Francijas Veselības un medicīnas pētījumu institūtā, ir izstrādājis un uztur orfa kodu terminoloģiju. Izmantojot orfa kodus medicīniskajā dokumentācijā un pacientu reģistros, tiks nodrošināts, ka veselības aprūpes dati par retām slimībām tiks apkopoti precīzi un vienoti. Orfa kodu izmantošana veselības aprūpē palīdzēs politikas veidotājiem apkopot un izmantot precīzus datus par reto slimību pacientiem. Medicīnas aprūpes profesionāļi varēs veiksmīgāk diagnosticēt retas slimības un ārstēt pacientus, un pacienti savukārt varēs saņemt korektu savas slimības aprakstu. Orfa kodi arī atvieglos komunikāciju starptautiskā līmenī, samazinot valodu un citu terminoloģiju radīto barjeru. Vai spējat iedomāties, cik vienkārši būtu apkopot informāciju par pacientiem ar tādu pašu diagnozi, kuri dzīvo dažādās valstīs, ja visas Eiropas Savienības valstis izmantotu orfa kodus savā medicīniskajā dokumentācijā un pacientu reģistros? Tas veicinātu jaunu medikamentu un ārstēšanas metožu izstrādi, kā arī radītu veidu, kā visā Eiropā savstarpēji dalīties ar informāciju par retām slimībām. Kā mēs varam īstenot aktīvu orfa kodu izmantošanu? Projekts RD Code veicina orfa kodu lietošanas īstenošanu valstiskā līmenī. RD Code nodrošina vadlīnijas, aprakstus un apmācības, kā arī tehniskos risinājumus orfa kodu lietošanai. Papildus informācijas un tehniskais atbalsts pieejams RD Code projekta mājaslapā. Mērķa sasniegšana nav tālu. Orfa kodu ieviešanu informācijas sistēmās par labāko praksi jau atzinušas vairākas Eiropas iniciatīvas. Piemēram, Reto slimību 2030 paredzējuma pētījums, Eiropas kopējās semantikas stratēģija veselības jomā un Eiropas vadības grupa veselības veicināšanas, slimību profilakses un neinfekciozo slimību pārvaldes jautājumos. Orfa kodi ir nepieciešami Eiropas pacientu informācijas apkopošanai, reģistrēšanai Eiropas references tīklos un Eiropas reģistros, kā to rekomendē Eiropas Savienības pētniecība. Veicināsim orfa kodu lietošanu, kas palīdzēs veselības politikas veidotājiem, medicīnas jomas profesionāļiem un pacientiem visā Eiropā. Tas nodrošinās būtisku informāciju veselības aprūpes speciālistiem, ļaus labāk analizēt veselības aprūpes pakalpojumus un pats galvenais – pievērsīs lielāku uzmanību un uzlabos atbalstu cilvēkiem ar retām slimībām Eiropā.